Labrīt. Labrīt. Visi tā ļoti laicīgi ieņēmuši vietas. Man ļoti prieks par to, ka nav jāpārtrauc sarunas, nav jābūt un sliktiem. Mēs, ka foršs pavasars šodien vērā. Jā, prieks būt šeit. Siltumā. Jā. Kuram ir līdz bībele? Patliec savus bībeles. Jā. Kuram ir līdz bībele? Paslēdz bībeli. Man īstenībā ir līdz, bet es paslēdzu arī telefonu, bet es skatījos vienu ārzemju dievkalpojumu, un tur arī put your hand, jo paslēdz savus bībeles, un viņš saka, un vienkārši visas dāvas paceļ telefonus. Tas tāds wow. Un tā, līdz 1. gadsimts riktīgi. Jums ir bībeles vai planšetes vai viss kaut kas tam līdzīgs, ja? Kur var lasīt tā kungu vārdu, tad atveriet Lūkas 11. Un mēs lasīsim no 9. līdz 10. pantam. No 9. un 10. Un ar mēs, es domāju, ka mēs lasīsim, ja? Tas nozīmē, ka nevis es lasīšu jums, bet visi lasīsim. Ir, ja? Nu tad esiet. Tā arī es jums saku, lūdziet, jums apstos, meklējiet, jūs atradīsiet, klauvējiet, jums apstāties. Jo ir katrs, kas lūdz dabu, kas meklē atrod, kas slavē tam atvērs. Ok, es nezinu, ko tu esi atnācis šodien šeit meklēt, ko tu te meklē, ja? Bet Dievs saka, ka to, ko tu meklēsi, tu dabūsi. Ja tu meklēsi nepatikšanas, tu viņus dabūsi, ja tu meklēsi draugus, tu viņus atradīsi, ja tu meklēsi Dievu, tu viņu arī atradīsi. Un tad tas mans novēlējums un tavs aicinājums ir, ka tu atslēdz savas digitālās bībeles, kas tev netraucē ar zvaniem un īziņām un Facebook postiem un vispārējo. Un ja tev ir kaut kādas problēmas vai lietas, ko tu esi atnācis, mēģini nolikt malā un meklēt Dievu, jo tad tu viņu atradīsi. Un tad, jā, aizlūksim un nē, es došu pār tev. To aizlūkšu. Ok? Jā, labi. Paldies. Matīs arī man ļāva runāt šodien, es ļoti priecīgi esmu. Jēj! Man, domāju par šo svētdienas rītu, es šobrīd lasu kādu ļoti interesantu grāmatu. Jums varētu interesēt, jums var pateikt nosaukumu. Svētie raksti saucās. Un tur ir tāda sadaļa kā ķēniņu grāmatas, ja, arī ļoti interesanti lasām vēl. Un tur pašās beigās ir viens tāds vīrs, tāds ķēniņš vārdā Josija. Un viņš kļuva par ķēniņu 8 gadu vecumā. Un, protams, viņš neko daudz nezināja, un viņš bija uzaudzis no tādiem senčiem, no tādām paudzēm, kur visi kalpoja alku dieviem un darīs ļaunas lietas, ļoti ļaunas lietas. Un tad vienu dienu, kad viņam bija 26 gadi, tad viņa tie kalpotāji nejauši atklāja svētos rakstus. Nu, ne mūsdienu izpratnē, Bībeli, ja? Bet veco derību, Mūzes grāmatas un likumus. Un tad, kad viņam sāka viņus lasīt priekšā, tad viņam Dievs ļoti pieskārās un viņš pārmainīja visu tautu. Viens cilvēks, kurš bija nācis no ļoti ļaunas dzimtas, viņš pārveidoja visu, viņš izjauca visu elku dievs, viņš pārstāja kalpot elkiem un atjaunoja to, ko Dievs bija iesācis darīt caur Izraelu. Nu, lūk, un man tas ļoti uzrunāja tādā ziņā, ka tad, kad mēs lasām Dieva vārdu, un tāpēc saku jums iesaku lasīt šo interesanto grāmatu, tad Dievs var runāt uz mums un parādīt kaut kādas lietas, ko mums jādara vai nav jādara, vai ne? Un es nolasīšu jums teikt tādu, kas teikt, mēs iesim kādu pie slavēšanas, tad, kas mums ir un kas nav jādara, ja? Tad turpat svētajos rakstos Bībelē, Jāņa atklāsmes grāmatā 5. nodaļā ir rakstīts. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudz eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miljārdus un tūkstošus, kas sauc skaņā balsīm. Cienīgs ir tas jērs, kas tā par nokauts, ņemt spēku,
bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakšzemes, jūrā un visus, kas tur ir sakām, tam, kas sēd goda krēslā, un tam jāram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Mans iedrošinājums jums šodien piepildīt šo vārdu, lai tas ir jau tagad jums dzīves un lai tas runā uz jums. Gan caur šīm dziesmām, ko mēs dziedāsim, lai tas jūs atbrīvo, un gan caur jūsu lūkšanām, tad, kad mēs lūksim. Tā kā droši varat celties kājās, aizlūksim un sāksim slavēt. Tēvs, paldies par šo brīnišķīgo rītu, paldies, ka tu dod iespēju nākt kopā, ka tu dod savu žēlstību mums, saviem bērniem, un paldies, ka tavs vārds ir jā un āmen. Paldies, ka tas, ko tu saki, ka tas izmaina tautas, ka tas izmaina pasauli. Un Dievs, ne tikai vienu cilvēku, bet daudz, jo daudz, Dievs, tu esi mainījis ar savu vārdu, ar savu patiesību. Un sūdzos, lai Dievs, jau tagad mēs izvēlamies Tevi, jau tagad mēs esam tie, kas ir izvēlējušies Tevi un kas ir lielākie ieguvēji, vairāk nekā visu to, ko pasauli mums var iedot. Dievs, un es pateicos par to, ka Tu esi mums atvērs acis, ka mēs varam redzēt Tevi, ka mēs varam skaidri zināt, kas ir labs, un Dievs, varam sekot Tev. Tāpēc mēs pagodinām Tev vārdu, mēs slavējam Tevi, mēs izvēlamies Tevi, un Dievs, mēs kopā ar eiteņiem un visiem svētajiem debesīs. Gribam saukt svēts, svēts, svēts ir tas kungs. Lai Tev vienam ir gods, slava, vara, visa bagātība, viss, kas piepild zemi un debes, Dievs. Un lai Tev ir mūsu sirds šodien, lai Tev ir mūsu dvēseles, mūsu pateicība, Dievs. Halleluja. Nāc, tagad ir laiks, nāc pie Nostājies Dieva
Aziesies man, svētās uguns piepildītā. Katra cils, katra vēla un tauta, mīlestības dziesmu dzied. Kad visi kopā dzied slāva, slāva, Alleluja vien Tev. Visi kopā dzied slāva, slāva, Alleluja vien Tev. Lai tā pacēs pavēju, ar debes skaņām sapulstot. Lai slava atbalsojas katedrāļu torņos un pārgrīdes uzticīgajos. No visām dziesmām, kas ir izdziedātas, dažām vien ir mans pastāvēt. No tūkstoš vairu zvanu skaņām, nevienam neskan patiesā par šo. Visi kopā dziedam slavu, slavu.
savās dzīvēs. Kungs, ka tas, ko Tu esi apsolījis, ka tas, ko Tu esi teicis, ka tas piepildīsies, Dievs, agrāk vai vēlāk. Dievs, Tava taisnība nāks, Tava patiesība nāks, Dievs, un tā atbrīvos, Dievs, tā atbrīvos, un tā apžēlos, un tā iestāsies. Halleluja, Tēvs. Es pasludinu to, ka mēs esam brīvi Tavā vārdā, Dievs, ka mēs esam brīvi Tevī, Tēvs, un ka mēs varam darīt, Dievs, tās lietas, kas Tev ir tīkams, jo Tu esi mūs sauc par saviem. Tu esi devis mums dievbērnības garu, Tēvs, un nevis bainu garu, Tēvs. Mēs neko nevaram zaudēt vairāk Tās, jo dzīvot mums esi Tu, un mirt arī esi Tu, Jēzus. Dievs, viss, kas ir mūsu, Dievs, tas ir Tavs. Un mēs varam dzīvot par godu Tev šeit, Tēvs. Mēs varam mainīties par godu Tev, mēs varam tāda draudz, kas Tev ir tīkam, tāda tauta, kas Tev ir tīkam, Dievs. Halleluja. Paldies Tev. Manu sirdī Tu maigi atveri un dziesmāja Tevi. Atbrīvošanu uzvaru tā nes un bailes projām dzen. Nesmu vainā, es bainu vairs. Es esmu Dieva bērns. Nesmu vainā, es bainu vairs. Es esmu Dieva bērns. Mātes klēpījā
Un es lūdzos, lai Tavu godību būtu šeit, es lūdzos, lai Tavu godību Dievs piepildītu šo vietu, lai Tavu godību būtu tā, kas mūs apņem, Tavs, lai Tā mums parādītu Tavu žēlstības spēku. Halleluja.
Tavas rokas brīvību
ka Tava pateicība plūst. Teikt, ir tas laiks, ka Tu vari lūgt, Tu vari pateikties, ka neviena dziesma, neviena sveša vārda, ka tas Tev nevar novērst domas. Lai atrod kaut ko, par ko pateikties, atrod kaut ko, par ko slavēt Viņu. Jo pārējiem, kur vairojas ļaunums, tur vairojas Viņa žēlastība. Paldies par to, ka Tu dod, Dievs. Tu nekad neesi nokavējis un Tu nekad neesi bijis par ātri. Paldies, ka Tavs laiks ir īstais laiks visām lietām. Paldies, ka Tu cel un Tu piedod. Paldies, ka Tava roka vienmēr ir gana gara. Tā nekad nav par īstu Tavs. Un Tu nekad saviem bērniem neliec labas lietas. Paldies, ka Tu dod pašu labāko Tavs. Un ka Tu zini, kas ir pats labākais, ka Tu nedod vienmēr pēc tā, kā mēs lūdzam. Paldies, ka Tu dod daudz labāk, Tu dod daudz svētīgāk. Paldies, ka Tu vēlaties joprojām pie sevis tik daudz Tavs. Paldies, ka Tava apsolība, Dievs, ka Tie mums pieder. Paldies, ka kad Tu nomiri, Dievs, Tu samaksāji, Tu augšām cēlies un Tu piepildīji savu vārdu. Un Tu turi savu apsolību līdz mūžībai. Un mēs ticam, ka tie, par kuriem mēs lūdzam, Dievs, ka tie cilvēki, Dievs, mēs varēsim arī par viņiem pateikties un jau tagad ticībā pateikties. Tēvs, ka Tu esi tas, kas augšām ceļ, Tu esi tas, kas vēl pie sevis. Ka Tava godība ir lielāka nekā mūsu prāta saprašana, Tēvs. Lielāka nekā viss, ko mēs zinām un nezinām. Mums lūdzos, lai Tu dari tos brīnumus, lai Tu dari brīnumus, Dievs.